Mani sauc Marks, un man blakus ir Linga. Nu, kādā sajūtas ir pēc šī koncerta? Forši. Priecēties, ka laiks izmainījās tieši uz Lingas uzstāšanās brīdi. Un arī tas, ka cilvēki ir pietiekami daudz arī dienas vidū. Un pie tam ir otrā diena, ja, tad tomēr cilvēki varētu būt jau noguruši vai domāt vairāk uz vēlāku laiku nākt. Nē, baigi forši un publika, kā vienmēr, protams, ir ļoti atsaucīga. Vai ir kādā starpībā, pieņemsim, spēlēt šogad, vai tagad, vai arī pirms 15 gadiem? Vai ir kaut kas mainījies būtiski? Varbūt publikā kaut kas mainījies? Attieksmē vai atsaucība? Vai... Modes ir mainījušās, paudzes ir mainījušās. Grupai Linga, man liekas, vismaz kāds 5 paudzes ir nomainījušās mūsu koncerta laikā, dzīves laikā. Mēs vēl pirms pāris gadiem nosvinējām 20 gadu jubileju, tagad jau skatu, būs 25 gadu jubileja, un laikam drīz jau pēc tā nav jāskatās vairāk. Bet forši tas, ka ir ļoti kvalitatīva apratūra izveidojusies Latvijā. Tas droši vien tā arī saprotams, un publika ir kolosāla. Vai arī nākamgad tu gatavs šeit atbraukt? Kā lūdzu? Vai nākamgad tu arī gatavs šeit atbraukt? Protams, jā. Protams. Okay. Šeit ir interesanti, ka publika ir vairāk tā kā uz alternatīvo pusi, vai ne? Tas arī forši. Bet būtībā grupai Linga ir interesanti spēlēt. Mēs spēlējam visdažādākām paudzēm un arī visdažādākām, kā lai saka, mūzikas gaumēm. Kaut kā laikam tā mūzika ir, tāpēc, ka jau pietiekam ar stāžu, grupas tas mūžs, ka ir tas klausītāju loks diezgan plašs ir. Nav sveši šī mūzika gan jaunākajai paudzei, gan arī vecākajai. Labi, paldies tev liels! Paldies, okay. Lai veicas!